Tad vēl šis darbiņš man ļoti iepatikās. Tas ir kā viņus sauc, nevis fizāļi, vai kas, bet tie oranžie mums, es nezinu, bērnībā tāda auga pilns parciņš tur. Un oranžs, tā arī saucās. Ne viss ir redzams, lai būtu patiesa sajūta, nevis pierādījums, silta pulsējoša gaisma, elpa pirms vārda, vēlme pirms rīcības, trausla gaisma, zem aizvērtiem plakstiem iekšējais siltums, neizteikts un klātesošs. Tā nav spilgta estētika, bet iekšējā kvēle. Atļaujies vairāk klusuma, vairāk sajūtu, mazāk pierādījumu, trausls ir drosmīgs, oranžs ir drīz, bet ne tagad. Arī tāds ārkārtīgi vērtīgs vēstījums, message, ka mūsdienās vajag visu pierādīt materiālistiski vai kaut kā tev pieprasa pierādīt. Jā, un tad forši māksliniece Elīze Jaunzeme ir izskaidrojusi tādus foršus pavadienus, kas patiešām tā arī ir un ļoti pietrūkst mūsdienās. 2025. gada darbs. Super, Elīze, super.